14. janvāris, 5 un 2 minūtes, Starī Novī God. 3 mēneši un 6 dienas Krievijā. Un es ilgi domāju, par ko lai pastāst. Ir tik daudz lietas, par ko es varētu stāstīt. Par to, kā aizsalst acis, un ir vajadzīgas acīm tādas maziņas cepurītes, vai par to, kā centrā cilvēki iet, brauc ar slidām, vai ar slēpinojām iet, vai bērnu ratiņu vietā ir tādas slidragavas sniega mobīļu ratiņi, vai par to, kā es pārvācos un tagad dzīvoju kopā ar 4 krievu meitiņām, kuras vispār nerunā angliski, vai par vientulību, vai par aļņiem, vai par autobusiem, vai par to, kā plānošana notiek šeit Krievijā, vai par to, kā mēs bijām gandrīz vienīgie, kuri bija centrā jaungada naktī, pusnaktī. Un mēs gaidījām salūtu. Kāpēc pusnaktī? Viss taču sākās 2. Mēs laikam bijām vienīgie, kas to nezinājām. Vai par to, kā es raudāju no prieka, kad es saņēmu lietiņas no mājām, no Latvijas, vai par saviem ikdienas darbiņiem, vai par to, kā šeit par visu jācīnās, sākot no vietas leduskapī līdz tam, lai kāds ar to pārunātos. Vai par to, cik skaisti ir pērams mežs sniegā, vai par to, kā mēs gatavojam dāvaniņas 200 cilvēkiem Patversmē pēdējā brīdī, kā visas lietas šeit notiek pēdējā brīdī. Vai par apmaldīšanos, vai par valodas barjeru, vai par lielo mūri un āmurīti. Un tad es izdomāju, es gribu pastāstīt par cilvēkiem. Par cilvēkiem, kurus man tas gods satikt, esot šeit Krievijā. Un, tāpēc, ka Dievs ir spuks par cilvēkiem. Viņš ir ieinteresēts katru dzīvē, un viņš zina katru stāstu. Un atkal jau, man tik ļoti patīk krievu cilvēki. Par kuru lai stāstu? Par Ksjušu, kur tirgu pārdod šubas, lai varētu nopelnīt skaistāku dzīvi. Vai par Irīnu, kur ir aizmirsis kā smaidīt. Par Kostju, kur piekāp, tāpēc viņš ir garīgi slims. Vai par taksimetru šoferu, kurš ir vīlies kristiešos. Vai par Bābušu, kurai nav kāju, un vienīgais prieks viņas dzīvē ir piens un uzpīpēt. Vai par Omītu, kurai ir iebis strādāt ar vājdzirdīgiem bērniem. Par mazo Dāvidu, kurš viss mīļo un saka, jā, ļuķibā. Vai par Nastju, kuras mērķis ir adaptēt 50 bērniņus, pašlaik viņai jau ir 4. Vai par Bābušku Šūru, kura baidās no katra pieskāriena, no katras skaņas, bet viņai patīk mazi rozāti vielīši. Vai par skolotāju, kur visiem ir kā psihologs, bet viņai pašai nav neviena, ar ko pārunāties. Vai par Katju, kur nezina, ka viņa ir skaista. Par Rostiku, kur hokeja nūja ir līmēta 100 reižu. Viņam ļoti patīk spēlēt hokeju. Vai par paralizēto Svetu, kur atsakās ēst, tad, kad pēc viņa rupji izturas, un viņas ēdiens gandrīz katru dienu paliek uz galda augsts un neapēsts. Vai par tiem daudziem, kuri ir gatavi dalīties ar visu, tāpēc, ka viņi zina, kā tas ir, kad tev trūkst vai kad tev nav nekā. Un ir vēl tik daudz stāstu un daudz cilvēku. Un, man ir tas gods būt par lielāku vai mazāku daļu no šo cilvēku dzīvēm šeit Krievijā, un viņi ir par daļu no manējās. Un tad es atceros to stāstu, kur cilvēks iekrit bedrē, un dažādi citi cilvēki gāja garām, un izdarīja dažādas secinājumus, izteica spriedumus, vai tur meklēja, kurš ir vainīgais, vai nosodīja, vai vienkārši ignorēja. Un tad nāca garām Jēzus, un Jēzus vienkārši pastiep roku, un viņš izvilka cilvēku no bedres ārā. Un man lūkšana ir tā, lai es un tu, lai mēs varētu būt par Jēzus kājām, par Jēzus rokām, par Jēzus sirdi, par Jēzus balsi šajā pasaulē. Paskaties sev apkārt.